Trūces prasa ķirurģisku ārstēšanu. Retu reizi tikai tādu novērošanu, jeb koreģējošu bandāžu, portožu izmantošanu, tikai tādos gadījumos, ka pacients nav operējams fona saslimšana dēļ vai nevar viņu izoperēt. Pretējā gadījumā ķirurģiskā ārstēšana metode, jeb operācija, viena no drošākām ārstēšanas veidiem, kur izmanto trūču ārstēšanu. Izvēles metodas ir divas. Viena ir standarta, vēsturiskā, ar griezienu patoloģisku veidojumu projekcijā, kad mēs pāršķēļām narkozē. Lokālā ārstēšana, jeb anestēzija mūsdien praktiski netiek izmantota, tātad, lai pacients nepiedalās ārstēšanas etapā, lai viņš netraucē ķirurgam darīt viņa darbu, lai arī nepaliek atmiņās. Kā jebkurš progress, viņš arī skāra arī trūču ķirurģiju, un tad endoskopiskas metodes ieņima plašu vietu trūču ķirurģija. Laparoskopiskas izmantojot vēderdobuma piekļuvi, vai izmantojot tikai priekšējā sienu, nenonākot vēderdobumā. Protams, metodes nav konkurējošas, viņa papildina metožu klāstu, un mēs varam izvēlēties to metodi, kura labāk konkrētajā gadījumā attiecīgi konkrētajam pacientam.